Otrdien, 15. novembrī, svinīgi tika atklāti jaunie Saktas puķu tirdziņu paviljoni pie Vērmanas dārza. Rekonstrukcijas darbus pēc SIA Rīgas nama pasūtījuma par 736 000 latu veica uzņēmums Skonto būve, bet arhitektūras projektu izstrādāja arhitekti Arvīds Līkops un Matīs Zemītis. Šeit ir virkne uzlabojumu. Pirmkārt ir komunikācijas, ir inženieru komunikācijas, ir ūdens, ir siltais ūdens, ir kondicionēšana, ir apkura. Gal galā ir hermetiski noslēgta telpa, kur var tomēr klimatu paravināt. Jā, iepriekšējās būvēs, kas bija, atklāts vēl bija teltis, kur, protams, izolācija nebija. Tā, ka, es domāju, to komfortu, protams, ka lielveikalā būtu vēl ērtāk, bet, te kompromiss ir parks, ir Rīgas centrs. Bija lūgums no puķu tirgotājiem, ka puķiem, principā, nevajag karstumu. Viņas karstumā vīst, viņas ir jātur augstos apstākļos. Līdz ar to ziemā viņu spēcīgi kurināt nevajadzēs, viņu vajadzēs kurināt, bet tā, lai būtu gan cilvēkam izturami, gan arī puķiem. Tad šeit nav vajadzīgi plus 30 grādi iekšā. Vasarā savukārt ir noēnojums, pirmkārt ir dabīgs noēnojums, ir koki ar lapām, ir nojumis, kas dod ēnu, un aizmugurē ir žalūzijas. Un stikli ir speciāla pārklājuma, kas tieši vasarā atstaro enerģiju, gaismu laiž cauri, bet karstumu daļai aiztur. Es droši vien, ka daudzi uzdos jautājumu par jumtiem. Gribētu uzminēt, ka tā nav vienkārši zaļa krāsa, tas ir tiešām augstvērtīgs materiāls. Varš, dabīgs materiāls, un tā zaļā krāsa, tā ir dabīga patīna. Tad varš, oksidējoties, kļūst zaļš. Jūtamies ļoti labi un priecīgi par to visu to jauno ēku. Viss ir ļoti labi un ērti un silti. Katrs savā vietā, visu var redzēt, garām gājēji iet pa savu ceļu un pircējs šeit un viens otram netraucē. Tādā ziņā visu ļoti labi izdomāt, jo bija ļoti daudz neērtības mums un ūdens nebija. Ne augsts, ne silts nebija. Tagad ir gan augsts, gan silts ūdens un jumti mums bija vienmēr problēmas, kad mums tur tecēja viss cauri un mēs jutāmies tādi, tā kā kaut kur pamesti tādi mitrumā un augstumā, bet tagad viss ir uzklausīts un viss ir izdarīts un tagad ir ļoti labi.